gribēju ļoti īsi un ātri pastāstīt par pāris lietām par asināšanu. Tātad pirmais, kā parūpēties par savu asināmo akmeni. Tātad tas, ko mēs noteikti negribam, lai mūsu asināmajam akmenim šeit pa vidu būtu tāda kā bedra vai bļoda, mēs gribam, lai visa šī virsma pēc iespējas līdzenāka. Tāpēc, ka tad, kad mēs paņemam nazīti un gribam viņu uzasināt, mēs gribam, lai šeit visa virsma vienlaikus, visas asmens šajos 5 centimetros pieskārtos pie galodas, un lai nebūtu tā, ka pieskarās tikai vienā un otrā stūrī. Tātad, lai no tā izvairītos, mums ir vajadzīga pēc iespējas gudāka galoda. Galodu mēs varam nolīdzināt dažādos veidos. Visbudžetīgākais variants ir nopirkt loksnes nošpapīru, uzlikt uz absolūti gludas, cietas, līdzenas virsmas, samitrināt savu galodu un pa šos nošpapīru pabraukāt, līdz kamēr tas paliek daudz maz līdzens. Kā zināt, kad šī virsma ir līdzena, mēs varam paņemt zīmolu un uzzīmēt šādu te rūtiņu, un šeit parādīšu ar mazliet progresīvāku rīku. Tātad šī ir speciāla galoda, kas ir paredzēta galoda asināšanai un līdzināšanai, un tātad mēs viņu parīvējot vienu pret otru. Mēs redzam, ka šīs zīmju līnijas jau lielākajā virsmā pazuda. Šeit mazliet palika, šeit mazliet palika. Tas nozīmē to, ka galoda ir diezgan līdzena. Un tātad tas ir tas, ar ko būtu jāsāk. Būtu jāsāk ar to, ka būtu noteikti jānolīdzina galoda. Ja galoda būs līdzena, tad vispārējais darbs ies ļoti jauki. Tā kā ir iespējams dabūt gan šādus, ir iespējams dabūt visu veidu rupjumu galodas, tā kā dodiet tik ziņu. Nākamā lieta. Tātad par asināšanu. Tātad kā trāpīt īstajā leņķī? Parasti cilvēkiem mācoties asināt uz galodām, nāzi sanāk kustināt šurp atpakaļ un sanāk tāda viegli apaļa šī asā daļa un ne tā kā smuks mājas jumtiņš, ne tā kā trīsstūrīts. Un tātad viens produktiņš, ko mēs esam tagad palaiduši, ir šitādi te leņķīši. Leņķīši dažādos toņos, dažādās, protams, kad arī tā kā leņķu variācijās. Un šeit mums ir 20, 17, 15, 12. Un šie grādi tātad nozīmē to, kāds īstenībā mikroskopiski būs tas leņķis, ja uz naža šķērsgriezumu mēs skatītos šādi, uz to mazo milimetru lielo maliņu. Tātad šis būtu, ja tie būtu 20 grādi no katras puses, un šis būtu, ja tie būtu 12 grādi no katras puses. Un tātad tas, ko mēs redzam šeit, tūlīt tās parādīsim šādi, lūk, šeit tātad 12 un 20. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja šāds nazis paliek neas, šī daļa, lai viņa izspiestos cauri produktam, ies daudz grūtāk, tā, ka leņķis ir platāks nekā šī, jo mēs skaidri redzam, ka šis ir divreiz plānāks nekā šis augšpusē. Un dēļ tā leņķis ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Mēs uzliekam šo leņķi uz akmeņa. Mēs varam nazi atbalstīt uz šī leņķīša un šādi te, ņemsim gan īsto, ņemsim 12 grādus, un šādi te mēs arī varam nazi atbalstot uz virsmas, ļoti skaisti arī pabraukt 12 grādu leņķī un mēģināt it kā no asmens noņemt ļoti mazu kārtiņu un arī no akmens noņemt mazu kārtiņu. Tātad abiem diviem būtu jātilst. Tātad šādi te mēs varam pasādāt no abām pusēm. Tad, kad esam tik tālu tikuši, tad mēs varam, protams, ka ņemt smalkāku akmeni, šajā gadījumā ļoti vienkārši jāapgriež žimtī, un varam to pašu turpināt arī no otras puses. Tātad atkal pastrādājam no vienas puses, pagriežam uz otru pusi un pastrādājam no otras puses. Skaidrs ir tas, ka cilvēks ir iepraktizējies asināšanā, vieglāk ir bez plucīšiem, līdzīgi kā ar velobraukšanu. Tā kā mācamies pirmoreiz braukt ar riteni, varbūt mums kādam ir palīgi ritenīši, lai mēs uzreiz neapgāžamies, un tik līdz līdzsvars ir daudz maz apgūts, tad jau ir vieglāk bez šiem ritenīšiem. Un tieši tāpēc tas ir arī asināšana. Tajā brīdī, kad roka jau pie šiem leņķīšiem ir pieradusi, vienalga kādi grādi tie būtu, pieņemsim nekur 12, ko mēs varam vienmēr arī uzlikt kaut kādā citā leņķī, un šeit mēs to leņķi noliekam, un mēs varam katru reizi pārbaudīt, vai mēs trāpam tai pašā īstajā leņķī.
Un tad šādā veidā šiem klucīšiem mēs varam trāpīt ļoti, ļoti precīzā leņķī. Vēl viena metode, ko var izmantot, ir marķieris. Mēs paņemam marķieri un mēs uzvelkam uz šīs naža griezīgās daļas tādu kā melnu līniju. Tātad melna līnija. Un šī melnā līnija mums nodrošina to, ka, kad mēs nazi uzliekam uz galodas un vienreiz novelkam, mēs pirmkārt redzam šeit, ka šeit parādās marķieris, un šeit viņš pazūd, kas nozīmē to, ka mēs esam trāpījuši īstajā leņķī, un tādā mēs arī varam turpināt. Ja šī marķiera līnija pazūd pie pašas naža apakšas, tas nozīmē, ka nazis ir pārāk stāvs. Savukārt, ja šo mēs nolaižam pārlieku zemu, tad vai nu mēs noskrāpēsim nazim sānu, vai arī tas melnais pazudīs no augšējās daļas. Tā kā šādā veidā mēs arī varam smuki nazi uzasināt. Vai mēs to izdarījām? Es domāju, ka noteikti. Jā, mums ir smuks nazis. Protams, ka tur, kur papīrs ir pilnīgi slapšs, tur tik viegli neies. Bet mēs esam uzasinājuši nazi. Tā kā ļoti, ļoti forši. Un pēc lietošanas mēs akmeni noskalojam. Ja to dara virs izliednes vispār ērti. Ja to dara pie bļodiņas, tad notīram tāpatās un neatstājam viņu salā. Šobrīd tas nav aktuāli, bet salā mēs viņu neatstājam, lai viņš nesasalst un nesaplīst. Tā kā par asināšanas izstāstīju, akmeņus asināmos, kādos vien rupjumos vēlaties, visus var dabūt. Šeit mums 1000, 6000, šeit mums ir lielie tādi paši kā šie 320, 400, ir arī 1000 lielais ar mājiņu. Ir vēl dažādi citi, tā kā to visu var dabūt. Galvenais ir tikai gribēt, iemācīties asināt, un tad visi naži ir kā žiletes mājās. Tā kā šis ir vienkārši saudzīgākais un budžetam draudzīgākais veids, kā tikt pie tiešām asa naža. Un to nesabojāt, neuztraukties par to, ka to aiznesīsim uz kaut kādu, teiksim tā, neatbilstošu iestādi, kurā šo nazi neatgriezeniski sabojā, pārkarsē vai uzasina kaut kādā briesmīgā leņķī. Tā kā no tā mēģināsim izvairīties. Paldies un čau!